Optimālā līmeņa 12. klases uzdevums par piramīdu. Dota regulāra četrstūra piramīda SABCD, kuras augstums ir SO, bet sānu skalpnes augstums ir SF. Kura no vienādībām ir patiesa? SD vienāds ar SO, nu tas fiziski nav iespējams. Šķautne vienāda ar augstumu atkrīt. SD vienāds ar SF. Hipotenūze ar kateti SDF trīsstūrī nevar būt vienāda. SD vienāda OD. Šķautne ar pamata diagonālas pusi? Nē. SD vienāda SA. Jā. Lūk, tas man patīk. D gadījums, jo īstenībā regulārai piramīdai pamatiņi ir pamata malas ir vienādas, un sānu šķautnes ir vienādas savā starpā. Nevis tas, ko viņi piedāvā ABCD gadījumā. Nākošais jautājums. Kuras divas piramīdas šķautnes neatrodas vienā plaknē? BC un AD, nu abas pieder pamatam, muļķības mums tas neder. BC un AS, jā, izskatās pēc šķērsām taisnēm. Mums B gadījums sāk ļoti patikt, bet pārbaudīsim, kas ir citur. AS un CS. Nu jā, un es te novilkšu vēl vienu līniju vienā plaknē, un tas jau ir trīsstūris. AB un AD, nu reku pamatā jau arī trīsstūrīts sanāk. Tad mums patīk šķērsās taisnes, BC un AS. Un mēs šo domu esam izdomājuši, un apvilksim šo te B variantu, uzskatīsim viņu pa pareizi. Pastīsimies, kā mūsu uzdevums turpinās. Attēlo zīmējumā un pierakst divplakņu kaktu leņķi, ko veido SCD plakne un pamatplakne. Nu, tad atliek tikai iezīmēt. Te jau ir doti mūsu perpendikuli. Šķeļās šīs te sānu skalne SCD un pamat regulārais četrstūris pa taisni DC. Mums ir SF perpendikuls, OF perpendikuls, un lūk šis te leņķis. Alfa leņķis SFO ir vienāds ar alfu, un tas ir atbildē jāpieraksta kā divplakņu kaktu leņķis. Nākošais daļa šim uzdevumam saka, ka zināms, ka SO mums ir augstums, ir 40 centimetri, un SF ir 41 centimetrs. Mēģināsim kaut kur pierakstīt. SO 40 centimetri, un SF 41 centimetrs. Pastamies, ko mēs šeit ieraudzījām. Mums veidojas trīsstūrīts SOF ar diviem izmēriem. Un jāaprēķina mums ir piramīdas tilpums. Nu, tad atcerēsimies, kā mēs rēķinām piramīdas tilpumu. Piramīdas tilpums ir 1/3 pamata laukums reiz piramīdas augstums. Pierakstīsim, ka piramīdas tilpums ir 1/3 S pamata reiz piramīdas augstums. Un tas, ko mēs piramīdā redzējām, mums veidojās taisnleņķa trīsstūris SOF ar 41 centimetru, ar 40 centimetriem taisno leņķi. Un ja mēs pastamies vēlreiz piramīdā, tā OF ir puse no malas garuma, ja tā paskatās. Ja mēs šeit piramīdā pagarināsim šo te un uzvilksim vēl otru diagonālu, varbūt ne tik neprecīzi, tad OF ir puse no AD. Rakstam.
OF ir viena puse no AD, un tad mēs zināsim mala. Jāizrēķina OF no trīsstūra SOF. Mēs izrēķināsim OF. Tas ir otra katete, tad mums ir 41 kvadrātā mīnus 40 kvadrātā. Sakne no 81 sanāks, ja paņemam kalkulātoru, 9 centimetri. Izreikinājām 9. Tātad mala AD ir 2 reiz 9, ir 18 centimetri. Tālāk, ja mēs to zinām, regulāri četrstūra pamata malu, tad mēs varam izrēķināt pamata laukumu. Un tas ir 18 kvadrātā, jeb 324 kvadrātcentimetri. Atliek šīs te vērtības ielikt pēdējā solītī piramīdas tilpumā, un tas ir 1/3 reiz pamatlaukums 324 reiz augstums mums bija. Augstums mums ir 40, 108 reiz 40 ir 4320 kubikcentimetri. Vērtības ir izrēķināts ar zinātnisko vai parasto kalkulātoru aizkadrā. Paldies par uzmanību!